mēs esam atbraukuši reiz uz Pakāju mežu. Mēs bijām šeit uz Diženo spēku vieta Zemgalē. Mēs bijām šeit saulgriežu vakarā, saulgriežu naktī. Un sievai gāja ļoti labi, ļoti veiksmīgi, man ne īpaši veiksmīgi. Gribu piebilst, ka šī ir manā dzimšanas spēka vieta, Dobele, un šo vietu tīpaši es izjūtu. Te es jūtos kā mājās. Jā, es te netiku pieņemts, jo es nevarēju sarunāties ar šo vietu. Man kaut kā neveicās sarunas. Un es sāku piktoties, un man vieta paņēma vienu spoguli, kur mēs tagad mēģināsim. Es mēģināšu ar vietu sarunāt, lai man atdod. Ja man neatdos, tad man būs jāizdomā, ko darīt ar to spoguli un ar to Māras svētnīcas garu, ko es biju tajā iemitinājis. Es palūkšu tam garam atsaukties, un varbūt, ka man izdosies atgūt to spoguli. Nu tā. Jā, jo spoguļu kanāls pagaidām ir atvērts. Kā viņu aizvērt, mēs pagaidām par to nedomājam. Mēs mēģināsim atrast. Jā, vismaz mēģināsim izdarīt vienu darbu, tad otru darbu. Nu, nav jau tik pavisam skumji. Ir pozitīvas pārdomas un pozitīvi stāsti. To pat ceļā spēka dienā, kad mēs bijām saulgriežos. Bija īpaši spēki, ar kuriem mēs sarunājāmies, sadarbojāmies, lai būtu veiksmīgs mūsu rituāls. Ko mēs rituālā domājām, darījām, to mēs jums nestāstīsim. Tas ir mūsu ģimenes noslēpums, mūsu magu raganu noslēpums. Tas ir normāli. Tādas lietas nestāsta. Un par vietas diagnostiku. Diagnostika ir tā, ka daudziem pasaka, kas ir diagnostika, nezinu, kas ir diagnostika, zina tikai to, ka diagnostika ir medicīniska, bet diagnostika arī ir enerģētiska un diagnostikas veids arī maģijā. Tas ir tā vispirms parunājieties ar vietas gariem spēkiem, mēs spēki cilvēki, runājam par to, vai mēs drīkstam vispār ierasties viņu mājās, tā atnākt, apsēsties, kurināt uguns, kur kaut ko palūgt, paprasīt, pajautāt padomu, parunāties, kur nu vēl kaut ko pārkārtot, ja tur nolikt cienastu, ziedojumus vai kārtot akmeņus un koka zārus un tā tālāk. Tas viss ir tāpat kā cilvēku pasaulē. Mēs taču neaizejam pie kāda ciemos, neatveram durvis, guļam istabas jau un nesākam kārtot viņu gultu, viņa skapi, domādam, ka tā ir labāk. Jā, un tad mēs taču nesākam kārtot viņa skapjus, plauktus, ka tā ir labāk, jo tā ir tīrāk, kārtīgāk, jo kādam ir kārtība, citiem nekārtība, kam nekārtītam kārtība. Tā darīt nedrīkst. Tas atkal ir uz katras ziņas, vai vispār to drīkst darīt, vai nedrīkst, kā es to pateicu. Gribiet dariet, tā ir katra personīga darīšana. Es tā nedarītu, es tā nedaru, tā nevajag darīt, jo tad, kad es tā esmu darījusi, es dabūjusi pa dibenu no spēkiem, kā izpaužās dabūt pa dibenu. Nevajag brīnīties, kad izmežas kājas, krīt, sasit dibeni, salauž askaulus, vai galvas sāp, vai pazaudē kādu rotaslietu, vai maku, vai vienalga ko, vai mājās saplīst pats labākais šķīvīts, kur taupīs 50 gadus un tā tālāk. Jā, un tad šajā spēka vietā, kurā mēs parunājamies ar vietas gariem un
iekurinājumu ugunskura rituālu. Sastapos ar tādu, es pat nezinu, kā man stāstīt, vēlreiz varbūt sastapos ar tādiem vietas gariņiem, kuri ir kā mazi rūķi, mazliet līdzīgi elfiem, meža mazajiem elfiņiem, punduru elfiņiem. Vīrišķais, sievišķais dzimums tā kā nav noteikts, tāds tā kā pa vidu, ja? Tā gan, un viņi sargāja to vietu. Viņi bija daudz apkārt, sastājušies un sargāja, un vēroja mūs un pārbaudīja katru spēku vietu, uz kur mēs atnākam pirmo reizi, vienmēr būs kādi pārbaudījumi. Var neiet tā kā plānots, var kaut kas saplīst, izkrist, vai pat arī cilvēki savā starpā var mazliet pastrīdēties. Tas ir tās enerģijas, kur viņi tā kā pārbauda, kā jūs esat ciemiņi atnākuši, iepazīstamies, un tā, kā viņi mūs iepazīst. Viņi mūs iepazīst caur to, kā mēs uzvedamies. Cilvēku pasaulē ir tā, ka mēs sākam komunicēt, runāties, un tā iepazīst. Garu pasaulē ir tā, ka viņi iepazīst mūs caur enerģijām. Vieta, kur mēs izvēlējāmies, ir svarīga ar to, ka tā ir tāda kā attīrīšanās, atjaunošanās vieta, bet ne tāda attīrīšanās, ka mēs esam sadarījuši visās darbus, un tagad mēs te, kā mēs cilvēki sakam, izkartīsim sirdi, un viss būs kārtībā, un izrunāsimies, un labi, viss ir piedots, aizēja. Nē, tā tas nebūs. Tā ir tāda atjaunošanās, kā to vajag vēl nopelnīt, ar to vietu ir jāsadarbojas. Kāpēc tu esi atnācis un vispār vai tev to vajag, vai tev to iedos. Atjaunošanās ir tāda kā veselības pacelšana, veselības motivējošas enerģijas, lai mēs paši tālāk sev varētu savu veselību uzturēt, veselīgi domāt. Un tajā arī ir tas, ka veselīgi vajag arī ēst, jo atnāk šeit un pavaimināt man sāp kāju un tūlītās vietas gariņi salabos enerģētiski tavu kājiņu un viss būs kārtībā, tā tas nedarbosies. Tātad, un atpakaļ aizbraukt mājās un ēst treknas pelmeņus un desas un uzdzert krāsainus kokteilīšus un krāsainas kolas un limonādīs, tas tā nedarbosies. Tātad, ja mēs vēlamies veselīgi dzīvot, veselīgi domāt, ir svarīgi veselīgs uzturs, un par to es nestāstīšu. Ejam vispirms augšā pie mūsu spēka vietas. Tur, kur mēs jau bijām. Mēs te neesam divatā, ar mums kopā ir arī mūsu meita vecākā, daktere. Tā kā mēs neesam tikai ezotēriķi, bet arī zinātnieki. Šeit būs tā spēka vieta. Šeit ir tā akmens tīrītava. Marusītī nāc, redz, ko ir prātī tikai Marija vārdu. Var arī zēs nāc, meitiņa. Tā ir, viss kārtībā. Es skaties uz tas spoguls. Varbūt, ka kaut kur ir. Jā, un runājot par šo vietu, atjaunošanās vieta, tā ir vieta, kad mēs atjaunojamies, uzņemam enerģiju, atjaunošanos.
Bet pretī tam ir jādod asaras. Ko nozīmē pretī dot asaras? Reku mūsu ugunskuriņš. Tas ir emocijas. Ne fiziskā nozīmē asars, bet enerģētiski, lai veidojas šī akmens upe, plūdums. Jo no kā tad veidosies tā akmens upe enerģētiski, ja nav enerģētiski emocijas, asars. Asars var būt arī laimes asars, prieka asars, nevis tikai bēdu asars. Asars var būt pārdoma asars, ka mēs pārdomājam par kaut ko, neturam sevi iekšā, bet to izraudam. Tas ir individuāli. Kādam to nevajag, kādam to vajag. Man tas palīdzēja personīgi. Es attīrījos un atjaunojos. Un ar vienu reizi tas vien nepietiks. Cik daudz katram tas vajadzīgs, tas atkal ir dažādi. Meita atrada to. Mana meita, mūsu meita arī ir ezotēriķe. Spēka cilvēks arī. Spēka cilvēks. Un arī mājās diagnostiku veicot ar saviem instrumentiem, es vīram teicu, ka mēs atgriezīsimies šeit, un spoguli atradīs, un te viņš arī ir. Un man teica, kur ir kalns, no kalna lejā, uz ziemeļiem. Jā, tā kā ir spogulis ir atrasts. Pateicos šīs vietas gariņiem, kas spogulīt ir atgriezuši, un tūlīt paskatīsimies. Mazliet es parunāšos. Ir labvēlīgi, draudzīgi. Viņi mazliet gribēja pārmācīt, pārbaudīt, jo, kā jau Andris teica, ka vieta viņu nepieņēma. Protams, ka šī ir mana vieta, un man neizdevās novērst tās nelielās nesaskaņas ar to neapmierinātību, ko es redzēju, ka šīs vietas gari jūt un redz perfekti, ne tā kā mēs cilvēki, mēdzam tikai ar prātu domāt, tad ar augstāku saprašanu mēs to neanalizējam vienmēr, un te tas pārbaudījums arī parādās, apliecinās to, ka smalkā pasaule ir tepat, rokas stiepienā. Pat ne tikai rokas stiepienā, bet caur mums plūst. Un tūlītās es paņemšu savus darba instrumentus un pateikšos šīs vietas gariem vēl vienreiz. Lielu paldies par to. Pateicos, lūdzu. Jā, un vietas gari man saka, ka viņi ir ļoti priecīgi tev šo spoguli atgriezt. Viņi ir priecīgi tev redzēt, ka tu esi atgriezies šeit,
ka tu esi sapratis, ka pret šo vietu nevar dusmoties, ja viņi tev nepieņem, jo katra jauna vieta, tāpat kā cilvēkiem pie ciemos atnākot pirmoreiz, mēs varam justies neērti, un tā arī spēka vietās ir, tāpēc ir jāprot uzvesties un mēģināt savus emocijas saturēt vai pārvaldīt, pareizāk sakot, nesaturēt, pārvaldīt, nevis lai emocijas jūs pārvalda, bet mēs emocijas. Tevi vēro, Andri, augstāko spēku, šīs vietas spēki tevi vēro un novēros. Juhu! Pateicošies vietas gariņiem, spēka vietai. Lietus nebija, bet bija diezgan tāda migla, sīki pilieni. Un no šiem kokiem pilēja lejā diezgan ūdens, tā kā sīks lietus. Un es izvilku aparatūru filmēt, bet nebija man nekas piegatavots, kaut kas pārklāt pāris, nebija gatavs tādam darbam. Lietuvu kaut ko filmēt, jo pēc prognozes skatījos, ka lietas nebūs. Tāpēc no rituālas izfilmēt tikai ļoti maz daļiņu. Mikrofons nedarbojas, es nezinu, cik ilgu laiku. Es zinu, man parādīja diagnostika, ka šitas nav svētavots. Man pateica, ka šī vieta ir ļoti priecīga man redzēt, bet man pateica, ka šo ūdeni neņem, jo šis nav avots ūdens, kas man jāņem. Tāpēc es arī jau veicu diagnostiku. Es te runāju, es tur aizdedzināju vīraku, jūt, kā smaržo. Viņiem patika tas vīraks ļoti priecīgi. Man pateica, ka šī ir parasta peļķe. Nu, tev baigi spēcīgais tas tur rūna, vai augstāko spēku, tā kā tev, es zināju spoguli, jo spoguli tu bez viņa nevarēja palikt. Tev meitu vajadzēja atvest. Viņi gribēja, lai tu arī meitu atveda, viss kopā, bet tev arī, tu iedomājies, cik daudz tajā iekšā. Vau, tas ir kaut kas. Vau, šis te jābeidz, vau, cik skaisti. Jā, šo vietu, mēs te esam bijuši kādreiz, svētavota vieta. Nu ko, sveiks, avot, sveiki šīs vietas, būtnes enerģijas, gari. Tā, man ir divas rūnas. Pirmā rūna par šo vietu ir harmonijas rūna, te ir pilnīga harmonija. Tādēļ jau es teicu pašā sākumā, kad mēs nācām pa spēka takām, ja? Pa meža takām. Spēka takām, pa meža takām, ka man ir vajadzīgs ūdenītis altārim. Nu, protams, kā altāris arī ir spēka vieta maza, bet priekš cilvēka tā ir viņa personīgais. Altārs ir liela spēka vieta un, protams, ka harmonija vajadzīgs visās tajās izpausmēs. Super. Un otra rūna
ir mēnesis. Tātad, mēnesis, jā, tad aizsardzība mēnesis enerģijas, jā. Un, ja tā paskatās, tad mēnesis radziņš, kāds man ir uz rūnām, tad savotiņš arī ir tāds kā tāds mēnesis radziņš, pusmēnesis. Jauns vai 2000 mēnesis, bet tas ir svarīgi, ja tad no kuras puses mēs viņu skatāmies. Man jau vairāk liekas, ka tas varētu būt tā kā augošs mēnesis. Kā tu domā, Andri? Jā, tā kā dod pudelīti, harmonija ir harmonija, bet ja mēs ilgi uzkavēsimies, tad arī būs mēnesis un tumšs. Tāpēc ņemam ūdenī pudelītē un dosimies uz mašīnu un brauksim mājās. Tā. Nu, ganējam, jā. Jā, tādas pārdomas par to, ka ir ļoti liela daļa sabiedrības, kur uzskata, ka maģija ir bubuļošanās, pesteļošanās, ko tikai es neesmu dzirdējusi. Sāpīgi, ka tas nāk no tuvo cilvēku mutēm. Un gribu pateikt, ka maģija tas ir pirmkārtām pašiem priekš sevis, pašizaugsmei, savu vibrāciju celšanu, mentālu attīrīšanai, sākt jaunu, gudru, savu dzīvi, sākt ar sevi, sakārtot sevi, realizēt sevi pareizi, izprast pasauli, likumsaprīs, būt saskaņā ar dabu, bet nemācīt cits, ne nolādēt, ne lāstot, jo skumīgi, kā baznīcas to nemāca, kā tā tas nav. Kad ir ārpus baznīcas sienām, ir visa tik daudz, ka mēs neesam tikai kāmīši, kas redz savu pasauli tikai taisnā plaknē, kā būrīša, grīda, četrkantīga. Tā ir tik liela un nevis viņa ir bīstama, bet viņa ir tieši otrādi motivējoša dzīvot un elpot ar pilnu elpu. Tā kā novēlu esiet šajos saulgriežu laika mistērijā veselīgi, veseli un neslimojiet, bet dziedinieties. Juhu! Marusi. Zini, Marusi, Andri, mīļie mani, man tas atgādināja bišķi psihiatriju. Tāpēc, ka tas tāds, es neesmu aktris, jā, es neesmu sīķieģeļie. Tad es eju pa mežu un runāju. Tiešām man liekas, ka man tūlīt kāds pateiks, to izvērsies vienreiz. Nu jā, bet galvenais mītiņa, bet man tik smieklīgi, tāpēc, ka es neesmu blogere. Sarunas ar Raganu šodien arī beidzam. Es noguru, gribu paēst vakariņas, tās ir enerģijas spēka. Visu labu līdz nākamajai filmiņai.